Labdien! Šī video vieta un turpmāko laiku jums būs Eža, un šodien pagatavošu čebureks. Recepti atbalsta internets veikals ķēķis.lv, visi virtuves biedri un vienā vietā. Tā man vajadzēs maltā gaļu, man paņemt lielopu gaļu, sīpols, pipari, karijas, milti, karsts ūdens un eļļa. Nu, sākšu ar mīklu. Miltiem pievieno sāli, mazliet eļļas, samais un tad lēnām pievieno verdošu ūdeni. Var jau arī gatavot ar augstu ūdeni, bet, kad pielieno verdošu karstu ūdeni, tad mīkla sanāk garšīgāk un elastīgāk. Nu, un tagad var mīklu samīcīt ar rokām jau. Jāuzmanās, jo mīkla ir karsta. Tāpēc no sākuma vajadzētu ar kādu dakšiņu vai no karota iejaukt ūdeni. Nu, un mīklai jābūt gludai un nedrīkst, principā, lai līp pie rokām. Nu, un tad mīklu liek maisiņā, atpūsties kādām minūtēm 20-15. Nu, un pa šo laiku es pagatavošu pildījumu. Sīki sagriežu sīpolu. Tad pievieno klāt sīpolim klāt sāli, piparus, kariju. Man garšo karijas, tāpēc es lieku klāt, vai arī kādu citu garšu, jo kā kuram garšo var likt. Un visu samaisīt, lai sīpols iedod tādu, sāk suloties. Tāpēc būtu labi viņu tā kā paspādīt mazliet, pamīcīt. Nu, un tagad sīpolim klāt pievieno malto gaļu. Man te paņemt tīru lielopu gaļu, var arī cūku gaļu paņemt vai no jēra gaļu, kā kuram jau tā garšo. Un pievienot augstu ūdeni, pilnīgi ledainu ūdeni. Un visu samīc veidot tādu, kā putriņu. Jo, ja pildījums būs tāds sulīgs, tad arī čebureks sanāks sulīgs. Tāpēc uz šo uz 250 gramu gaļas var pievienot 80 ml ūdeni ledainu. Nu, ja arī ir laiks, tad varētu šo gaļas masu paturēt leduskapī kādas 11 minūtes. Nu, lūk, laiks pagāja, mīkla arī jau atpūtās. Un tagad sadalu porcijās. Uz vienu porciju aptuveni ņem 70-75 gramus. Un tad plāni izveltnē. Es mazliet ieļoju rokas un galdu. Bet, pavisam maz vajadzētu, jo pēc tam mīkla nelīps. Nevarēs saspiest tās maliņas. Un jāizveltnē pēc iespējas plānāk. Es taisu uzreiz pa divām, tāpēc uzreiz divas izveltnēju. Un par šo laiku man jau silst eļļa. Un tagad vienā malā liek pildījumu. Aptuveni bišķi vairāk nekā vienu ēdamu karotu un izlīdzinu mazliet. Un tagad pārlok un aizspiež, cieši aizspiež maliņas.
Mazliet ar roku jāpiespiež, lai iziet gaisa ārā, lai neveidojas burbuļi iekšā. Un tagad ar 2 pirkstiem saspiež. Un ar konditorijas nazi nogriež nuka maliņas. Lai jau tas čebureks būtu kā pirkts. Smuki izskatās. Mīklu var atstāt uz dažām dienām maisiņā leduskapī, un, kad nu sakārojas, atkal var viņu izmantot. Un pildījumu arī. Pildījumu nevajadzētu turēt ilgāk par dienu, tad nevisai labu garšu, kad savienotu gaļu ar sīpolu. Karstā eļļā čebureka cep no abām pusēm uz lēnus uguns. Lai mīkla nedeg un gaļa tiek gatava iekšā. Kad cep, mazliet pakustina pannu. Protams, ja ir friters, tad būtu ērti cept friterī. Ļoti uzmanīgi apgriež uz otru pusi. Sulīgi, ļoti garšīgi mājas čebureki gatavi. Lai jums labi garšo! Un uz tikšanos rakstiet, komentējiet. Ja mācīšu, vienmēr atbildēšu. Šo receptu atbalsta internets veikals Ķēķis LV. Visi virtuves piedarami vienā vietā.